Pirmās attiecības cilvēka dzīvē nesāks ar piedzimšanas brīdi, bet vēl agrāk. Tās veido pamatu visām dzīves pārējām attiecībām, tā skaitā attiecībām pašiem ar sevi. Raidieraksts Pirmās attiecības ir manas, Vitas Kalniņas sarunas ar dažādiem speciālistiem, arī maniem kolēģiem un dažādām reālām mammām par pirmo attiecību veidošanu ar mazu bērnu. Sveiks, brīnišķīgais klausītāji! Es esmu Vita Kalniņa, un šis ir ģimenes psiholoģijas centra Līna raidieraksts Pirmās attiecības. Šodien pa ilgiem laikiem beidzot atkal viena solo epizode, respektīvi man nav neviena ciemiņa, neviens nav atnācis ar mani šodien šeit parunāt par kādu tēmu, un esmu sagatavojusi jums informāciju par, manuprāt, nozīmīgu tēmu, kas skar jaunās ģimenes un par ko sāk pēdējā laikā runāt, tomēr joprojām, manuprāt, ir vēl par maz informācijas un izpratnes, un šī tēma ir dzemdību trauma tētim. Dzemdību traumas kopumā, psiholoģiskas traumas, vēlreiz gribu uzsvērt, kopumā ir tēma, kas tiek pēdējā laikā diezgan apskatīta, iespējams kaut kādā ziņā arī varbūt mazliet pārspīlēta, varbūt arī pārprasta, reizēm ir tāda tendence mums varbūt ignorēt kādu tēmu un tad atkal mazliet iekrist otrā grāvī. Lai vai kā, šodien mēģināšu jums tā konkrētāk ieskicēt, ko tad es domāju šai saistībā, ko es zinu šai saistībā, ko esmu savā jau vairāk nekā 20 gadu praksē, strādājot ar jaunām ģimenēm, piedzīvojusi, pieredzējusi un kādi tad ir mani secinājumi un ieteikumi šajā. Bet pirms es ķeros klāt tēmai, es gribu vēl izmantot šo iespēju, kā jau solo epizodē mazliet vairāk arī izrunāties un noteikti vēlos jums pateikt milzīgi paldies, ka jūs klausaties, ka jūs veltat savu laiku, kas, protams, ir tas visdārgākais, kas mums vispār ir, un iedziļināties šajās tēmās, par kurām mēs šeit runājam. Un iespējams, ka ir kādas tēmas, kas izsauc vairāk emociju un varbūt arī kaut kā ir svarīgāks kādam no jums dzīvē. Iespējams, ka reizēm jūs arī dzirdat, ka nevienmēr man izdodas līdz galam piekrist saviem viesiem visā tajā, ko viņi runā, bet tomēr es ceru, ka mēs spējam visi gana cieņpilni uzturēties šajā tēmas laukā par pirmajām attiecībām, jo joprojām es cenšos caur visu šo darīt savu darbu, ko arī savā ziņā uzskatu par savu misiju, padarīt Latviju par iejūtīgāku vietu jaunajām ģimenēm, un jo īpaši mazuļiem, un ir pilnīgi skaidrs, ka mēs nevaram nekādā veidā to viņu dzīvi uzlabot vai likt viņiem justies sadzirdētiem un saprastiem, ja mēs vispirms nesadzirdam un nesaprotam viņu vecākus. Tātad tā ir visa ģimene, kas mums būtu jāiekļauj, un es ceru, ka šis raidieraksts, tāpat arī kā mana grāmata vai grāmatas, turpina šo darbu darīt arī tad, ja varbūt kādreiz, kā jau minēju, izsauc diezgan spēcīgas emocijas, citreiz varbūt pat arī dusmas, nepieņemšanu. Arī kāds varbūt tāds agresīvs impulsus, tas viss var būt, tas viss ir dabiski, it īpaši, ja šīs tēmas kaut kā ir pieskārušās mūsu nedziedinātām sāpēm. Es domāju, vienmēr tad ir vieglāk atrast tā kā to vainīgo ārpusē kādu, kur šīs sāpes kaut kā ir sakustinājis, reizēm varbūt tā vietā, lai tad uzņemtos pilnu atbildību par to, kā es dziedinos un kā es ar šo sevī strādāju. Es ceru, ka jums pietiek laipnības un iejūtības ar sevi un arī citiem, arī tad, kad notiek šī saskaršanās ar kādu sāpīgu tēmu, tomēr nepārslogot sevi un arī nevainot ne sevi, ne citus.
Tas tāds ievads, ko man gribējās tomēr šeit pateikt, ir īpaši arī tāpēc, ka ļoti tāda jūtīga tēma runāt vispār par traumatizācijām. Nezinu, vai esat varbūt kāds arī saskāries un zinat, ka man ir arī cits raidieraksts, kur es runāju tad tikai par traumatizācijām visdažādākajā kontekstā, un tas ir ar nosaukumu tāpēc, ka traumēts. Ja kaut kas no tā, ko šeit es stāstu, varbūt prasīsies pēc dziļāka izklāsta, piemēram, es ļoti nedaudz ieskicēšu, kā tad vispār atpazīt, vai es esmu traumatizēts vai nē, dziļāk, plašāk, pamatīgāk, to varat noklausīties tajā raidierakstā, vai arī ko tad nozīmē triggeri un ko ar tiem iesākt. Arī tur ir vairākas epizodes visām šīm tēmām atsevišķi veltītas, kur es nevarēšu tad šajā reizē varbūt tik dziļi pievērsties vai izvērst, tad meklējiet atkal papildinājums tur. Droši vien arī pieliksim raidieraksta piezīmēs, tad saites. Bet jā, par to, kā tad klājas tētiem pēc dzemdībām, es domāju, ka mēs zinām īsnībā apkārtējie diezgan maz. Jo, ja vēl varbūt ir pieņemts vairāk vai mazāk mammai pajautāt, kā tad viņai klājas pēc dzemdībās piedzīvotā, lai gan arī tas nemaz nav tik pašsaprotam un tik bieži, jo tā koncentrēšanās pārsvarā tomēr ir uz šo dzemdību rezultātu, uz bērniņu. Ja tur ir kaut kādas varbūt vainas fiziski, medicīniski risināmas, tad arī uz tām, bet tieši uz to, kā tu piedzīvoji šo lielo notikumu, kā tu gāji tam cauri, ko tas šobrīd tev nozīmē. Šādus jautājumus mēs uzdodam reti, lai gan tie būtu ārkārtīgi nepieciešami gan sievietēm šos jautājumus saņemt, gan arī vīriešiem. Kāpēc? Tāpēc, ka par traumatisku pieredzi nekļūst vienkārši pats notikums. Ja? Tātad mēs nevaram secināt no tā, kas tieši notika, tas būs vai nebūs traumatiska pieredze kādam konkrētajam cilvēkam. Šis ir ārkārtīgi individuāli, kā kurš kādu notikumu piedzīvo, ņemot vērā arī savas iepriekšējās pieredzes, varbūt arī iepriekšējās traumatizācijas, iespējams nepārstrādātās traumatizācijas, arī visi tie apstākļi, kuros šie notikumi ir notikuši, un kas ir ļoti, ļoti būtiski cilvēku iekšējais spēks, resursi, vispār tikt galā ar smagām pieredzēm, ir izšķiroši, kā arī atbalsts, ko viņš saņem no citiem cilvēkiem, ir viss būtiskākais, tā man gribas teikt, jo mums visos iekšā ir tas, mazliet varbūt maģiskais vai, nezinu, no dabas iedotais instruments, tomēr, kaut kā tikt galā arī ar smagiem pārdzīvojumiem. Un ļoti, ļoti daudz, kas jau arī, ja tā var teikt, vienkārši pāriet, ja, un ir apmēram tāds pieņēmums, ka 2/3 tādu grūto, smago dzemdību pieredžu tomēr arī tiek kaut kā dabiskā veidā mūsos pārstrādāts un nepaliek kā tāds traumatisks nospiedums uz vēlākiem laikiem, bet tomēr paliek arī šī 1/3 aptuveni, kurš šī 1/3 pārdzīvojumu, kas iespējams izpaužās kaut kādos simptomos, izpaužās fiziskos simptomos, psihiskos simptomos, un ļoti svarīgi ir tas, vai pēc smagiem pārdzīvojumiem pat tiešām ir šī iespēja tos notikumus aptvert, salikt kaut kādā ziņā tā kā tādu puzlīti kopā, un tad, kad tas puzlīts viss pa tiem gabaliņiem ir salikts kopā, tad arī integrēt tādā kopīgajā dzīves pieredzē. Un šo mēs varam tad, ja mēs ar citiem cilvēkiem par savu pieredzi varam runāt, varam tikt uzklausīti, varam tikt saprasti,
pieņemti ar visu to, ka mēs netiekam tur koriģēti nekā vai kritizēti par to, kas notika, vai vainoti par to, kas notika. Tātad citu cilvēku klātbūtnei, patiesai siltai ieinteresētībai ir milzīga nozīme, lai piedzīvotais nesaglabājas kā traumatiska pieredze. Šo es tā mēģināju pavisam vienkāršiem vārdiem paskaidrot, un tas ir arī iemesls, kāpēc tad jautājumi, kā tas bija tev, un kas tieši notika un kā tu to piedzīvoji, ir ārkārtīgi nozīmīgi jaunajiem vecākiem, bet, protams, tad, kad mēs viņus uzdodam, mums ir jābūt gataviem arī sagaidīt atbildi, dzirdēt atbildi, ieklausīties viņā. Tam ir vajadzīgs laiks, telpa un mūsu tāda mierīga, emocionāla klātbūtne. Citādāk, protams, tā promejot ar vienu kāju jau pāri slieksnim, ja, un vispār starp citu, kā tad tev bija tais dzemdībās piedalīties, piemēram, tētim šādu jautājumu uzdot, ir skaidrs, ka viņš pateiks, viss normāli, ja, un ar to arī mūsu saruna beigsies, es būšu ķeksītim izpildījis savu uzdevumu, bet vai tas būs kaut kā palīdzējis, visticamāk jau, ka nē. Mums vajadzētu arī saprast to, ka joprojām reizēm ir tas uzskats, un arī paši vīrieši daudzi tā uzskata, ko tad es, sieviete taču dzemdēja, tās bija viņas sāpes, tie bija viņas notikumi, kas notika ar viņas ķermeni, tie bija arī iespējams kādi robežu pārkāpumi, kas tika nodarīti viņai, absolūti nevēloties tagad nevienu kritizēt vai apšaubīt, tomēr es gana bieži uzklausu gan sievietes, gan vīriešus viņu stāstos par dzemdībās piedzīvoto, un jā, tam ir divas puses, un jā, būtu vērts dzirdēt arī otru pusi, un tomēr tas, kas ir noticis, grūti reizēm ir tā vienkārši pieņemt, ka nenosaucot to par vardarbību, ja, par robežu pārkāpumu, lai kāds arī bija mērķis tam. Un te nav runa par to, lai mēs kādu nosodītu vai pierādītu kaut ko, bet atkal, ja tas bija robežu pārkāpums, lai vai ar kādu mērķi, un tas tika piedzīvots kā uzbrukums, kā apdraudējums, tad tas arī tas bija, un mēs nedrīkstam to apšaubīt, mēs nedrīkstam to mazināt, vai teikt, jā, bet citādāk jau varbūt, ka bērns būtu mīris, vai vispār priecājies, ka patiesi dzīve, ja. Mums ir jāpieņem, ka tas tika piedzīvots tā, kā tas tika piedzīvots, un tam cilvēkam tas nozīmē tieši to. Ja sievietei tātad skaidrs tas notika ar viņas ķermeni, tad vīrieši reizēm arī saka, vai daudzi arī iekšēji varbūt klusējot pie sevis domā, ko tad es jau tikai noskatījos, ja, ar mani jau tas nenotika, kas tad man, tās visas šausmas jau bija viņai, līdz ar to, ko tad es te vispār var teikt vai sūdzēties, ka man būtu kaut kāds pārdzīvojums, man drīzāk tagad ir jābūt tam stiprajam, kurš sniegs viņai atbalstu, tikt tajā visā pāri, un no vienas puses šis, protams, ir tā ļoti apsveicami varbūt, un liekas tā ar labu domu šāda nostāja, bet no otras puses mums būtu jāņem vērā arī tas, ka gana daudz jau mūsdienās arī trauma pētījumi ir, kuri pasaka, ka, piemēram, arī noskatīties spīdzināšanā traumatizē cilvēku nereti daudz vairāk nekā, ja viņu spīdzina pašu. Un lūdzu, nepārprotiet mani, es patiešām negribu tagad teikt, ka dzemdībās notiek spīdzināšana, bet vienkārši šie pētījumi arī atsaucās, un diemžēl arī uz šādām pieredzēm. Un jā, tā kā būt līdzās ir tīpaši, ja man tuvam cilvēkam ir lielas sāpes, ir kaut kāda tāda situācija, no kuras es nevaru nekā izglābt šo cilvēku, tas rada milzu bezpalīdzības sajūtu, tas veido, protams, arī visas šīs normālās stresa reakcijas, ja, kas ir normāli, ka mēs esam tādā tik milzīgā stresā, tātad normāli vispirms ir uzbrukt un
par laimi lielākā daļa partneru, kas piedalās dzemdībās, tā kā fiziski nevienam tur neuzbrūk, varbūt verbāli kādreiz kaut kādā veidā. Ja es saprotu, ka ar šo es nekā situāciju nevaru izmainīt, tad nākamā bioloģiski noteiktā reakcija, ko mūsu smadzenes mums piedāvā, ir mukt. Ja mukt, es arī netaisos šajā brīdī, jo gala beigās es neatstāšu savu mīļoto sievieti vienu tajā, es esmu šeit labprāt, brīvprātīgi, es gribu iesaistīties, es gribu palīdzēt. Tad, un gala beigās es neesmu nekāds mīkstais, vai ne? Kā tad es te tagad pēkšņi vienkārši notīšos? Varbūt kādam paveicās pēdiņās un ir steidzams zvans no darba, ka bez tevis te nekādu, un varbūt arī izdodas mukt, bet tomēr arī tas lielākoties nenotiek. Un kas tad ir trešā iespēja, ja es nevaru ne uzbrukt, ne mukt, tad es, nokļūstu šajā sastingumā, ja? Es tā kā sastingstu tajā šausmās, bezpalīdzībā, tajā freeze stāvoklī, ja tas angliskais termins, ko es domāju daudz no jums arī atpazīst, un tas, kas notiek tālāk, liela daļa šo vīriešu šajā stāvoklī paliek arī tālāk, viņa aiziet it kā normālā dzīvē, kas varbūt arī nosacīti ir normālā dzīve, jo tas, kur viņa aiziet, ir arī tomēr lielas fiziskas un psihiskas slodzes pilna dzīve ar jaundzimušu bērnu. Un šajā stresā tātad viņi nonāk ar šo sastingumu par tikko piedzīvoto, kas iespējams ļoti pārsniedz vispār jebkādas viņa emocionālās izturības spējas un kapacitāti. Jā, kas tad ir tāds, ko tur vīrietis var piedzīvot, tātad viņš pats nedzemdē, un atceramies arī to, ka vīrietis vispār dzemdībās ir salīdzinoši nesena parādība, viņa klātbūtne dzemdībās, tomēr ļoti daudzus gadu tūkstošus vīrieši nav piedalījušies dzemdībās, un ir pat bijis aizliegts viņiem piedalīties dzemdībās, un tad no šiem aizliegumiem mēs esam nonākuši situācijā, kur tas ir kļuvis par gandrīz vai obligātu pasākumu piedalīties dzemdībās, jo joprojām daudzās ģimenēs daudz pāri var būt pietiekami nepārunāt to, vai tiešām vīrietim tur būtu jābūt, kāpēc viņam tur būtu jābūt, kas būs viņa uzdevums, ar kādu viņš tur būs, vai viņš tiešām ir gatavs tam, kam viņš ir gatavs, ko viņš darīs tad, ja viņam kļūs par daudz un viņš nonāks pārslodzē. Tātad ārkārtīgi daudz svarīgi jautājumi, kas būtu pārunājumi jau pirms dzemdībām un kas būtu tāda preventīvas lietas, tātad, lai mēs nenonākam šajā pārslodzē vai vismaz retāk nonākam vai ne tik intensīvā pārslodzē. Vai vispār vīrietis drīkst uzdot sev jautājumu un skaļi apspriest ar savu partneri to, vai es tur gribu būt? Un kas notiks tad, ja es tur nebūšu vai negribēšu būt? Vai tas nozīmē, ka es tevi nemīlu? Lielākā daļā tomēr gadījumu nē, tas absolūti to nenozīmē. Kam no tā būs ieguvums, ja es tur būšu? Un kam no tā būs ieguvums varbūt, ja es tur arī nebūšu, un kurš tad tur būs, ja es tur nebūšu, kurš tad ar tevi ies kopā, un varbūt, ka ir kāds, kurš tev būs daudz veiksmīgāks atbalsts par mani, iespējams, ka tā būs profesionāla dūla, kura būs tajā vietā, kamēr, es varbūt pieslēgšos tikai uz brīdi vai noteiktā brīdī, par kuru mēs vienosimies, un ka mēs būsim arī sarunājuši, kurā brīdī es varu iziet un atkāpties, un kad ir kaut kāda tāda lielāka arī komanda, lai tas spiediens nav tik liels tieši uz vīrieti. Es noteikti nenosaucu visus iespējamos jautājumus, par kuriem, manuprāt, vajadzētu runāt pārim pirms dzemdībām, un jo atklātāk, jo labāk, jo skaidrs, ka tāda izlikšanās vai puspatiesības vai nepatiesības, kuras šajās sarunās varbūt var parādīties, dzemdībās mēs vairs no viņām nenoslēpsimies no tām lietām, un viņas noteikti
tādā vai citādā brīdī kaut kur kļūs atklātākas, tikai atkal jautājums, vai es turpināšu sevī, ja es tēt iztēlojos vīrieti, vai es turpināšu sevī to apspiest un joprojām izlikties, ka viss ir kārtībā, lai gan sen nav kārtībā, un vīrieši tiešām ir bieži arī ilgstoši trenēti šādā veidā dzīvot un ar savām jūtām un emociju pasauli apieties, vai tomēr es rūpēšos par to vienlaikus, protams, arī uzņemoties atbildību par to, ko šis mans emocionālais stāvoklis nozīmē tagad sievietei un arī mazulim, jo, ja dzemdībās piedalās kāds dalībnieks, kurš vairs nespēja regulēt savas emocijas un kurš nonāk tādā jau ārkārtas pārslodzē un netiek atpakaļ atkal stabilākā emocionālā stāvoklī, ja vairs nav īsti kontaktā ar sevi, ar savu ķermeni, šāda cilvēka klātbūtne dzemdībās īstenībā kļūst par dzemdību procesa apgrūtinājumu. Un šis dzemdību process var apstāties, ievilkties, var parādīties kādi pilnīgi negaidīti sarežģījumi, jo katra cilvēka kurš ir telpā, nervu sistēma piedalās visā tajā procesā līdzi. Tas varbūt izklausās mazliet mistiski, bet tas arī šobrīd ir gana daudz jau arī pierādīts, kā mēs savā starpā cilvēki sasinhronizējamies, kā mūsu nervu sistēmas sasinhronizējās. Un diemžēl reizēm nepietiek spēka varbūt tam, kurš ir uz tāda labāka emocionāla viļņa, izvilkt sev līdzi arī visus pārējos, ja tas arī nevienmēr iespējams. Tur, protams, ja mēs esam pieauguši cilvēki, katram būtu jārūpējas arī pirmām kārtām par sevi. Jāsaka atklāt, ka pie manis nenāk daudz vīriešu ar šiem pieredžu stāstiem. Drīzāk es vairāk dzirdu no viņu partnerēm, ka viņas ir ļoti nobežījušās par to, ko vīrietim šī pieredze ir nozīmējusi un ka iespējams joprojām ir atstājusi sekas. Viņas pārdzīvo, viņas jūt līdzi, bet nevienmēr vīrieši ir gatavi uzņemties jau tādā mērā, tālāk atbildību risināt to, ka tiešām doties pie kāda speciālista un arī saņemt atbalstu šīs pieredzes pārstrādē. Tā uzreiz nav jābūt psihoterapijai daudzu gadu garumā, pārstrādāt kādu traumatisku pieredzi, patiešām var arī pat dažās konsultācijās, dažās reizēs, protams, ja speciālists ir gan kompetents un profesionāls, lai strādātu tieši specifiski ar šiem jautājumiem, tas ir izdarāms un manuprāt, nav neviena iemesla, kāpēc to nedarīt, izņemot, ja vispār nav pieejama šāda palīdzība tīri fiziski un varbūt arī, finansiāli, ja, bet citādāk tas būtu ļoti, ļoti prātīgs lēmums. Arī paskaidrošu, kāpēc, kas ir tie simptomi, varbūt no kuriem varētu izvairīties, tas drusciņu vēlāk. Jā, bet katrā ziņā vismaz par tiem vīriešiem, par kuriem es dzirdu, vai tie vīrieši, kurus es sastopu savā praksē, bieži ir tādi, kas ir ļoti priecājušies un gaidījuši savus bērniņus, kas ir arī gatavojušies līdz sievietei, vairāk vai mazāk interesējušies par to, kas notiek dzemdībās un ļoti, ļoti gatavi iesaistīties un jā, tādi, teikšu tā, pozitīvi noskaņot, ja tā var vispārināt, bet diemžēl viņi ir piedzīvojuši negatīvu pieredzi un varbūt, ka ne viss tā dzemdību pieredze bija negatīva, bet tomēr reizēm arī pietiek ar kādu tādu ļoti sarežģītu brīdi, kurš bija varbūt pat briesmīgs priekš viņiem, lai tas turpinātu turēt, šis pārdzīvojums turpinātu turēt viņus savā varā. Un te tā divi ceļi varbūt, vai divi varianti, kas tad tur ir tāds piedzīvots. Viens variants ir, ka viņi ir bijuši liecinieki vardarbībai, fiziskai, medicīniskai, emocionālai, un nav varējuši savu sievieti pasargāt. Protams, arī bieži vien loģiski domājot, viņi ir pieņēmuši tādu lēmumu neko nedarīt un neteikt tajā situācijā, baidoties vai izvairoties no tā, ka varētu kļūt vēl sliktāk. Un, ja tas ir tā, ka viņi ir redzējuši to, kas tiek darīts, redzējuši, ko tas nozīmē sievietei, ko tas ar viņu izdara,
bet bijuši spiesti vienkārši tajā noskatīties un nav varējuši pat ne iebilst, ne aizstāvēt, tas lielai daļai vīriešu ir milzīgs tāds satricinājums vispār tajā, ko tad viņi spēja savā dzīvē ietekmēt un viņu varēšanā, viņu pašvērtējumā ļoti daudz tādas šaubas, vilšanās, milzīgi pārdzīvojumi par to. Arī, protams, te uzreiz gribu teikt, ne katrs nonāk kontaktā ar šiem pārdzīvojumiem, jo daudz vīrieši ir uztrenējuši dažādas aizsardzības stratēģijas, kā izvairīties no nepatīkamu jūtu jušanas. Ja? Tas arī ir ļoti, ļoti populāri. Vai tas būtu kaut kā novērst uzmanību no šīm jūtām, kas mums ir populārākais, lietot kādas apreibinošas vielas, pazust, kaut kādos ekrānos, iedziļināties nemitīgi darbā vai pienākumos vai uzdevumos, arī tāda pārmērīga sportošana. Šie tikai daži tādi piemēri, kas ir tādas klasiskas izvairīšanās formas, ja es jūtu, ka ir kaut kādas jūtas, kas ir nepatīkamas, es nezinu, ko man ar viņām iesākt. Es neesmu gatavs viņus just, jo vispār nezinu, kā tas ir īsti izjust jūtas un kur tas mani aizvedīs, un nav pieredzes, ka ļaujoties tam, tas arī kādreiz beigsies, ir bail, ka tas ieraus kaut kur es tad netikšu ārā, un kā tad tas būs, ja? Un, protams, ka vīriešiem arī tipiskās aizsardzības vēl ir jokošana, joki par visu kaut ko, tas vienmēr ir drošs ceļš, kur izvadīt to, ka īstenībā es biju nobijies un joprojām esmu tajās bailēs, vai man ir ārkārtīgi daudz skumju par to, kas notika, vai arī, ka man ir tāda trauksme, ka tūlīt atkal kaut kas var notikt, un es to nepamanīšu, nenokontrolēšu, neizvairīšos. Ja? Tur var būt dažādi šie emocionālie stāvokļi jūtas, vai kas ir tas, no kā vīrietis izvairās, bet jokošanās ir tā viena stratēģija. Agresija, protams, ir vēl viena stratēģija, un iespējams, ka tā ir tāda agresīva runāšana vai arī agresīvas darbības, iespējams, ka tās tiek izpaustas kaut kur ārpusē, un ļoti iespējams arī, ka nevar no tām izvairīties arī iekšpusē, respektīvi ģimenē, attiecībās ar partneri, un ir grūti savaldīties, ir grūti kaut kādos brīžos neizvirst tajā agresijas, varbūt tādā, es nosaukšu viņu lēkmē vai izpausmē, kādu brīžiem pārņem, un pēc tam arī ir tāda milzīga nožēla. Es teiktu, ka īpaši tieši tāda grūti kontrolējamā agresivitāte, kā arī tāds liels tāda trauksmainība vai tāds sāsināts jūtīgums, tāda uzvilkšanās, tāds uzvilkts iekšējs stāvoklis, ilgstošs, konstants, reizēm kronisks, uzvilkts stāvoklis. Šīs divas ir diezgan tipiskas pazīmes, kuras arī varētu liecināt pat par to, ka vīrietim veidojas vai jau ir pēcdzemdību depresija. Šajā epizodē gan es pilnībā neapskatīšu šo tēmu, jo tā būtu atsevišķa, nozīmīga arī un iespējams kādā citā tai varētu pievērsties, bet tas ir arī svarīgi saprast, ka vīriešu depresija jebkurā gadījumā izskatās parasti tomēr atšķirīgi no sievietes depresijas, un arī, ja mēs domājam tieši par šīm pēcdzemdību depresijām, kas arī, protams, ka vīriešiem mēdz būt, un arī reti tiek diagnosticēts, vēl retāk tiek diagnosticēts nekā sievietēm, tad, šī nomāktība, protams, ko mēs it kā asociējam ar depresiju, arī varētu būt kā simptoms, bet tas, ko mēs retāk asociējam ar depresiju, tad ir šīs pazīmes, kuras es tikko nosaucu, un pēc tam arī tāda milzīga sevis vainošana, un īstenībā reizēm vīrietis arī nonāk tādā aburtajā
atvērtajā lokā caur šo. Viņš nesavaldās, viņš pasaka kaut ko riebīgu, varbūt pat izdara kaut ko tādu impulsīvu, agresīvu. Tad es uzreiz nedomāju tādu tiešām fizisku vardarbību, ja, bet nezinu, ka kaut kas varbūt tur lido pret sienu vai durvis tiek cirstas vai kaut kāds tāds žests. Un tātad pēc tam atkal ir šī sevis vainošana, pārdzīvojumi, tie pārdzīvojumi atkal netiek pārstrādāti, viņi netiek atklāti nevienam, viņš paliek viens ar to, viņš mēģina kaut kā sevī to tikt galā, kaut kā atkal apspiest ar saviem parastajiem instrumentiem, kas neizbēgam noved atkal pie nākamās kaut kādas iespējams agresijas lēkmes vai šīs uzvilktības izpausmes, un tāds saburtais loks tur griežās uz riņķi, kas var aizvest pat līdz tam, un es patiešām esmu to dzirdējusi arī, protams, kā jau es teicu, retāk manā kabinetā nonāk vīrieši, bet tomēr man ir nācies šo daudzo gadu laikā arī ko tādu dzirdēt, ka reizēm vīrietim pat ienāk prātā doma, ka man ir jāmēģina pasargāt mana ģimene no sevis, jo es pats vairs netieku galā ar saviem impulsiem, ar savām reakcijām, un es pats sevi arī vairs nevaru ciest tajā, kāds es esmu, un iespējams, ka vienīgais veids, kā es to varu izdarīt, ir vispār ejot no šīs ģimenes projām, pametot viņu, ja? Atstājot savu partneri ar bērnu, jo man ir viņi jāsargā no sevis. Un protams, ka dažs varbūt tās tikai nonāk pie tās domas, bet es pieņemu, ka ir arī kāds vīrietis, kurš to arī realizē, un reizēm varbūt, ka nevienam pat neienāk prātā, ka tas iemesls varētu būt, kaut kur tur šajā tēmā, par kuras pašlaik runāju, tādā nespējā pārstrādāt traumatisku pieredzi, kas joprojām šo vīrieti tur savā varā, un visticamāk, šādā situācijā tā arī droši vien nav viņa pirmā traumatiskā pieredze, kaut kas jau tur arī no pagātnes vēl ir sakrāts, un tas trauciņš vienkārši ir pilns. Es minēju, ka ja vīrieši kļūst par lieciniekiem vardarbībai, tā ir tāda viena lieta, bet tikpat labi arī normāla dzemdību gaita vīrieti, viņa emocionāli un psihiski var pārslogot. Jo, ja vīrietis kopumā jau diezgan slikti spēj regulēt savas emocijas vai arī dara to ar šīm jau manis minētajām metodēm, kas ir drīzāk varbūt tāda apspiešana un kompensēšana un netik veselīgas lietas un ilgtermiņā viņas nepalīdz, tad viņš jau nonāk šajā dzemdību situācijā ar pārslogotu nervu sistēmu, kur tas, kas tad notiek, pat ja tas ir normas robežās, bet tāpat laikā arī normāls dzemdības, protams, ka ir ļoti intensīvs emocionāls pārdzīvojums jebkurā gadījumā, lai cik viņas ir īsas vai ilgas vai lai kā viņas norit, bez šī emocionāli intensīvā pārdzīvojuma, manuprāt, nav nevienas dzemdības, tad, protams, ka nonākot šādā emocionālā situācijā un nespējot regulēt savas emocijas, un ja tas ir ilgāku laiku, un tur nav neviens cilvēks, neviena atbalsta persona, kas kaut kādā veidā atbalstītu viņu šajā, kas bišķiņ pavilktu viņu ārā no tā stāvokļa, kas palīdzētu viņam regulēties un stabilizēties, tad arī no šīs pieredzes vīrietis var sastingt tādā, traumatiskas pieredzes sastingumā, palikt šajā stāvoklī, par kuras jau tikko stāstīju. Tāpēc arī vēl viena tāda preventīva lieta, ko es noteikti gribētu ieteikt, gatavojoties dzemdībām, tomēr pārunāt to, kā es spēju sevi regulēt stresa situācijās, kas ir tie mani instrumenti, kas ir tās manas stratēģijas, ko es lietoju augsta stresa situācijās, vai viņas būs lietojamas arī dzemdību situācijā, vai viņas vispār ir konstruktīvas stratēģijas, un kas būs tad, ja es nevarēšu šīs lietot, vai arī vienkārši es jau tā jūtu, ka mans trauciņš ir tik pilns, ka jebkāda intensīva emocionāla pieredze jau izraisīs tādus plūdus, kad kaut kas tur pārplūst, kaut kas ir pa daudz.
Tas nav kaut kas, ko slēpt. Manuprāt, ir ļoti svarīgi to apzināties, godīgi atzīt sev un arī savai partnerei. Un es teiktu, ja tā situācija ir tāda, tad tā ir arī tāda liela dāvana kopīgi pārim šo tiešām apjaust, saprast un kopīgi izlemt, kā šo situāciju risināt. Iespējams, pieaicinot vēl kādu citu atbalstu personu, kas šīs atbalsta rūpes var ar vīrieti dalīt vai pārņemt. Vai, tāpat, lai viņš paliek gana iesaistīts tur, kur viņš spēj un kur viņš to vēlās un kur šis pārslodzes risks ir mazāks, bet kad mēs neuzliekam viņam to milzīgo nastu, atbalstīt sievieti pārdzīvojumā, kas ir tā kā, es lietošu tādu varbūt žargonu vārdu, kas īstenībā var noraut jumtu, ja? Ar to nedomājot uzreiz, ka tur notiek kaut kas šausmīgi negatīvs. Vēlreiz gribu uzsvērt, ka arī normāla, dabiska dzemdību gaita, dzemdību pieredze var radīt šo sajūtu, ka tas norauj jumtu. Un ir ļoti, ļoti jāparūpējas par to, lai no šī stāvokļa tad cilvēks arī var kaut kā regulēties atpakaļ un iznākt laukā, nevis tur paliek. Kas tad notiek ar tiem tētiem, kas tur ir palikuši tajā? Tas, par ko viņi sūdzās, tātad es jau stāstīju ar par šīm agresijām un vainošanām un tādām lietām, bet vēl viņi bieži ir tādā hroniskā emocionālā pārslodzē, kur visu laiku ir pa daudz un viņi jau nesaprot vispār, no kā vēl izvairīties vai kā vēl vispār to savu dzīvi kārtot, jo gandrīz jau jebkas ir par daudz, kas iepriekš varbūt ir bijis normāli. Noteikti arī bezpalīdzības izjūta var saglabāties, ka tā kā ir grūtāk kaut kā uzņemties, risināt lietas, un tas, kas ir ļoti iespējams, ka ja tētis ir no dzemdībām izgājis ārā ar šo tādu traumas enerģiju, kur es sastingu šausmās un tur arī paliku, tā ir tāda milzīga ķermenī paliekoša enerģija, kurai būtu kaut kā jātiek izvadītai no ķermeņa ārā, ja? Un tas arī trauma terapijās tad tiek atbalstīts un notiek, bet ja viņi tur ir palikusi ķermenī, tad viņu, protams, ir ārkārtīgi viegli trigerēt un tādā veidā novest vienā sekundē vai sekundžu simtdaļā šo cilvēku atkal milzīgā pārslodzē. Un, piemēram, viens no tādiem trigeriem, kas, diemžēl, ir pieejams vai notiek teju katru dienu mājās ar jaundzimušu bērnu, tā ir jaundzimušā raudāšana. Tikko bērns raud, tā tas iemet atkal tajās pašās šausmās un bezpalīdzībā, ko tikko šis cilvēks piedzīvoja dzemdību situācijā. Un tajā brīdī viņš ir ar mieru izdarīt da jebko, lai tikai tas bērns apklust. Un pilnīgi noteikti mēs tādā situācijā nevaram runāt par to, ko es varbūt arī esmu rakstījusi savās grāmatās un arī jau šeit uzrunājusi, cik svarīgi ir arī ļaut bērniņam pāraudāt un izstāstīt to, kas ar viņu noticis un pārstrādāt savu pieredzi. Neviens vecāks, ne mamma, ne tētis, kuri paši vēl nav varējuši savu pieredzi nevienam uzticēt un pārstrādāt un nav varējuši no sevis dabūt ārā šo traumas enerģiju, par dzemdībās notikušo, viņiem nav nekāda veida kapacitātes, lai klausītos savā raudošajā bērnā. Tāpēc tam vienmēr būtu jāsākas ar to, ka mēs vispirms uzklausām vecākus un ļaujam viņiem pārstrādāt šo savu pieredzi, un priekš tā, protams, ir labi, ja mēs tomēr arī paaicinām palīgā kādu speciālistu, vai tā ir profesionāla pepmama, vai tas ir psihologs, psihoterapeits, psihoterapijas speciālists, ja šie droši vien būtu tie, kurus varētu izvēlēties šādās situācijās, un noteikti mums vajadzētu padomāt arī par to, ka, ja dzemdību pieredze ir bijusi smaga, grūta, tad ar lielu iespējamību tajā ir 3 traumatizēti cilvēki – mamma, tētis un bērns. Un katram iespējams, ka kaut kāds cits dzemdību aspekts ir radījis šo traumatisko pieredzi. Katram iespējams tas ir citā intensitātē.
tas nav salīdzināmi, kuram drīkst būt tādas pieredzes, kuram nedrīkst. Ja? Katrs iesaistītais šajā procesā iespējams ir piedzīvojis traumatisku pieredzi. Mums nebūtu tad jāskatās uz to, kurš pie tā ir vainīgs, bet jāskatās uz to, kādā secībā mēs varam sniegt atbalstu šai ģimenei, jo protams, ka bērni, kur nevar pārstrādāt savas traumatiskās dzimšanas pieredzes, viņi to mums rāda un stāsta gan ļoti daudz raudot, gan arī nemierīgi guļot, slikti ēdot un tā tālāk, ja tie ir tie viņu instrumenti. Pieauguši cilvēki bieži vien mēģina izturēt, saturēt, paciesties, bet arī tas darbojas tik līdz kaut kādam brīdim. Ja runa ir par to, ka iespējams abi pieaugušie dzemdības ir piedzīvojušas kā traumatiskas, es tomēr ļoti iesaku doties nevis uz pāri konsultāciju, bet katram atsevišķi arī šo pieredzi risināt, jo tieši tāpēc, ka katrs to ir iespējams piedzīvojis citādāk un citu aspektu piedzīvojis kā traumatisku, piemēram, ja sieviete klausās šo vīriešu pārdzīvojumu, iespējams, ka viņa no tā viņa pārdzīvojuma nonāk vēl citā pārslodzē un vēl vairāk kaut kas viņu iedzen tajās viņas izjūtās, tāpēc, un arī otrādāk tā skaitā, es domāju, tas notiek vēl biežāk, ka sieviete stāsta tikai savam partnerim par to, kas ar viņu notika dzemdībās un kā viņa ar to jūtās, un viņa raud un viņa atklājās, kas, protams, ir dabiska vajadzība un vēlme tuvam cilvēkam stāstīt šo pieredzi un arī pārstrādāt viņu, bet, ja tas otrs cilvēks pats knapi turās savā pārdzīvojumā, kas viņam radās šī paša notikuma laikā, tas, protams, ir viss cits nekā palīdzoši. Pirmkārt, tas nepalīdzēs sievietei, un otrkārt, tas padarīs visu vēl daudz sliktāku priekš vīrieša. Tāpēc vispirms tomēr būtu ieteicams to pirmo palīdzību saņemt no kāda speciālista no malas, un tad jau pamazām atkal tālāk balstīt vienam otru un arī ieklausīties, cik tik tas iespējams, un sniegt drošību un mierinājumu, atgriezties atkal kaut kādā tuvībā, tam visam tā kā pakāpeniski būtu jādod laiks, bet tas, kas bieži notiek, un biežāk ar vīrieti, viņi cer, ka viņi var vienkārši par to nedomāt, tad, ja viņi par to nedomās, tad tas aizmirsīsies un vienkārši vienā brīdī pāries. Bet tas, kas notiek, nereti vēlākais, tad, kad iestājas nākamā grūtniecība, viss tas, ko viņi ir piedzīvojuši, atgriežas atpakaļ un reizēm ar tādu milzu intensitāti un milzu sparu, parādās bailes par to, ka Dievs, ja tas notiks vēlreiz, kā tas notiks vēlreiz, vai es vispār to izturēšu, vai es varēšu tur būt. Un atkal, cik kurš ir gatavs vispār atklāt šos jautājumus savā galvā, savu noformulēt, tas arī ir atšķirīgi. Šīs jūtas ceļās, jautājumi varbūt varētu nobriest, bet atkal viņi tiek mēģināti apspiest un kaut kur nolikt nost, kas, protams, vairo šo iekšējo spriedzi un spiedienu. Es teikšu tā, ka ļoti daudzi labi tēti, labi vīrieši, iejūtīgi vīrieši, centīgi vīrieši izdara uz sevi nenormālu spiedienu par to, kādiem viņiem ir jābūt šajā lomā, absolūti ignorējot savas emocionālās vajadzības šajā lomā un neparūpējoties par šo vajadzību apmierināšanu, un par to man ir ļoti, ļoti žēl, jo tas, manuprāt, īsti nav tāds varoņdarbs, kā varbūt tas viņiem liekas, bet tā ir tāda bumba ar laika degli, ko vajadzētu saprast, ka kaut kad jau viņi tomēr sprāks. Un vēlākais tad, nākamā grūtniecība, vai nākamās dzemdības, vai arī tad, kad jaundzimušais atkal sāk raudāt, un ka vispār nav spēja to visu saturēt. Un tāpēc es ļoti, ļoti gribu iedrošināt uz divām lietām. Pirmkārt, gatavojoties dzemdībām, ļoti rūpīgi pārdomāt to, vai un kam ir jāpiedalās šajās dzemdībās un kā tas notiks.
Un, protams, nākamais arī, jā, šīs dzemdības jau ir aiz muguras, un tomēr ir palicis satraukums, un ir palicis kaut kas nesaprasts, kaut kas, ko gribas vienkārši aizmirst, bet ir tāda iekšēja sajūta, ka tas tomēr bija kaut kas vairāk par vidēju vai vairāk par to, ko es varu izturēt, kad tomēr tiek meklēts ceļš, kā es varu to priekš sevis pārstrādāt, kā es varu atbrīvoties no tās vecās trauma enerģijas, lai es varu būt pieejams, emocionāli klātesošs gan savai partnerei, gan savam bērniņam vai bērniņiem. Nevis vienkārši zobus sakodis, turpinu funkcionēt un turpinu censties darīt labāko, lai gan īstenībā jau īsti vairs nemaz nespēju. Tādu laipnību un iejūtību es no sirds vēlētu visiem topošajiem, esošajiem tētiem, pirmkārt pašiem pret sevi. Es vēlētu arī sabiedrībai iejūtību tajā, kā tad var klāties jaunajam tētim un negaidīt no viņiem tikai to, ka viņi funkcionēs un atbalstīs savus partnerus un ka tikai partnerēm ir grūti, bet viņām nē. Mēģināt arī skatīties uz viņiem kā uz dzīviem cilvēkiem, kas kaut ko jūt, kas kaut ko piedzīvo, un reizēm tas, ko viņi piedzīvo, ir vienkārši pār cilvēku spēkiem, vienalga, vai tas sieviete vai vīrietis, tas ir pār cilvēku spēkiem, un tad mēs esam pelnījuši saņemt citu cilvēku atbalstu, citu cilvēku palīdzību, lai mēs varētu dziedināties, un īpaši arī ir pieejami šādi speciālisti, kas var palīdzēt, tad es ļoti, ļoti gribētu to ieteikt. Paldies, ka klausījāties, paldies, ka esat laipni un iejūtīgi ar sevi, ar otru, ar saviem bērniņiem un vispār sabiedrībā ar jaunajiem vecākiem un bērniņiem. Ļoti būšu pateicīga, ja atbalstīsiet mūs un varbūt pat ne to kafiju uzsaucot, ko, protams, arī ir brīnišķīgi saņemt, un mēs ar pateicību ik pa laikam iedzeram tās kafijas, bet ja jūs varētu arī ielikt tās 5 zvaigznes, tad tajā platformā, kurā jūs tur mūs klausaties, un tādā veidā arī vairot šo pozitīvo vērtējumu mūsu raidierakstam, tad tas mūs ļoti, ļoti iepriecinās. Paldies! Un tiekamies pēc 2 nedēļām.